veselības pasaku terapijai ir izveidots kabinets. Parādīšu, kā tas strādā. Ejam iekšā. Un mēs varam redzēt, rekur 4 lielās sadaļas. Pie informācijas jūs atradīsiet aprakstu. Tā. Un, lai jums ieskaitītos šis te kursiņš, ka jūs esat izlasījušas, iepazināties ar informāciju, jums ir jāspiež pabeigts. Nākamā nodarbība. Un tālāk jūs ejat uz pirmo daļu, kas mums notika vakar. Ja? Šeit arī papildus video. Tā. Un arī pēc tam jūs spiežat pabeigts. Tātad, kad visu noskatāties, un jūs pārlecat uzreiz uz to otro, uz nākamo nodarbību. Ja? Un šī nodarbība mums notika šodien. Ir ierakstīns jau arī. Un tad mēs varam atgriezties atpakaļ šeit. Pabeigšu vēlāk. Tā. Lūk, skatieties. Šeit sadaļā nodarbības. Jūs redzēsiet, jā, 2 nodarbības. Darba atskaite, lai saņemtu apliecinājumu, kas plānojās novembrī, tad jums ir jāizpilda nosacījumi, izlasīsiet. Šeit jūs iesniegsiet pasaciņas, būs 2 pasakas, parādīšu, kā tas te notiek. Tātad šeit jūs varat izvēlēties iesniegt PDF vai kā dokumentu, un šeit jūs ierunājat savu pasaciņu. Otra pasaka ir domāta tam, lai jūs ierakstītu. Tad viena pasaka būs raksta teksta veidā, otra būs audio formātā. Tā, ejam atpakaļ. Tā. Un tad jums būs jāatsūta atgriezieniskā saite. Un šajā 4. sadaļā jūs varēsiet jau saņemt apliecinājumus, varēsiet redzēt. Nu, lūk, kabinets ir gatavs, košs un skaists, laipni lūgti. Tie, kas palaida garām, jūs varat droši vēl pieteikties, jo visi ieraksti šeit mums paliek. Tad pirmā daļa, un te būs otrā daļa. Visa informācija atverās, visa informācija jums paliek uz visiem laikiem. Nu, lūk, atgriežamies uz kursu sarakstu, un te mums ir daudz kas interesants. Un vēl uz Ziemassvētkiem, uz jauno gadu arī plānojās. Tā, šis ir, parādīšu otru profilu. Otru profilu, kas man administratora panelī. Un lūk, šeit ir daudz vairāk, jo šeit ir paslēpti daži momenti. Arī, kur pasaku terapija arī krievu valodā. Mācību materiāli pasaku terapijā. Arī drīzumā tiks papildināts. Tā kā pievienojieties.